Tātad pavisam īss, absolūti nezinātnisks pārskats par ūdensstrazu novērojumiem kopš 90. gada. Šie nekādā gadījumā nebūs pētījuma rezultāti, drīzāk atskaita kā lielākā daļa šodien šeit. Par to, kā tas viss sākās. Valdis Ādamsons Kurzemē darbojās pilnīgi pastāvīgi jau kopš 83. gada, vismaz manā datubāzē pirmais viņa novērojums ir no 83. gada. Nākamais ir pirmais Jelgavas grupējums ar Edmundu un Rolandu priekšgalā. Viņa aktivitātes beidzās ar 2000. gadu, kad lēnām tās pārņēma es. Viņiem paralēli darbojās arī Aigars, kopš 95. gada viņš turpina joprojām. Tad Putni LV mājaslapā bija, es neatceros kādā tieši formā, bet tur arī cilvēki intensīvi ziņoja ūdensstrazu novērojumus vienu ziemu. Tad ūdensstrazu vākšanas lapu palaida es. Viņi darbojās kopš 2005. gada. Un tas, kad viņai ir gala datums, nav kļūda. Tā kā savu darbību ļoti veiksmīgi ir uzsākuši dabas dati, tad manai lapai īsti vairs nav jēgas. Tā kā šodien manas lapas vairs nebūs. Visi ļoti lūgtu aicināt ūdensstrazu novērojumus dabas datos tādā pašā intensitātā kā līdz šim. Tālāk. Kopš šķiet, kad pirmais novērojums ir no 58. gada, kopā ir datubāzē 2281 novērojums. Es, cik iespējams, cītīgi atzīvēju arī tukšos novērojumus, kad upe ir apmeklēta, putni nav novēroti. Par viņu ticamību, protams, vienmēr var diskutēt bezgalīgi, bet tāda nu viņi ir. Tie ir 66% gadījumi, kad putni ir novēroti, un attiecīgi tas, kas paliek pāri, ir tie tukšie novērojumi. Lai būtu iespējams vispār apstrādāt datus ar ūdensstrazu novērojumiem, man bija jāievieš vietas, jo skaidrs, ka vienā reizē upes posms apsakotais ir garāks, citā reizē īsāks, citā reizē vienkārši ir piebraukts pie aizprosta, paiets bišķiņu uz leju, tālāk ir aizsals un tā tālāk, bet es ieviesu vietas un tās tie punkti pa visu Latviju ir 280. Te nu viņi visi ir. Tie ir punkti visi, kur Latvijā ir redzēti ūdensstrazdi. Ir divi lieli tukši laukumi Latvijas austrumos, ap Balviem tur augšā un Sēlijas austrumu daļa. Izskaidrojumu nepateikšu šobrīd, protams, kad ap Balviem tā galīga austrumu daļa, tas ir ļoti tālu un tur, cik zināms, ir ļoti maz ornitologu. Par Sēliju grūti spriest. Tas arī ir tālu no Rīgas. Varbūt arī tur ir mazāk upju. Neesmu iedziļinājies tā līdz galam. Nu, un šie punkti ir tie, uz kuriem aizbraucot, jebkad ziemā ir vērā ņemama iespējamība atrast ūdensstrazdu. Abi lielie baltie laukumi saglabājās, tāpatās ir skaidrs, ka nav ļoti liela jēga braukt uz rietumu pie jūru, Ventspili Liepāju. Tur tīri ģeogrāfijas dēļ, upēm nav krituma, upēs nav krāču. Līdz ar to ļoti lielas cerības ūdensstrazdas atrast nav. Tātad tās ūdensstrazdu vietas, ko es izdalīju absolūti subjektīvi, lielā daļā no to vietu esmu bijis klāt, viņas ir kopā 159 pa visu Latviju. 61 vietai no šīm 159 ir 10 un vairāk novērojumi attiecīgajā vietā. Ieriķi ar ieriķupīti, kā vispopulārākā, tur ir 74 novērojumi.
Un tagad kopš 90. gada, tas bija stāsts par ieskatam par visu datu bāzi, kopš 90. gada ir kopā 2163 novērojumi. No tiem 274 ir tādi ieraksti, kad ir apmeklētas nakšņošanas vietas, pārsvarā tiltis, lūžas, aizsprosti. Tie ir 13% no visiem novērojumiem. No šiem 2063 novērojumiem putni ir novēroti 1408 gadījumos, kas ir 65%. No tiem 274, kas ir bijuši novērojumi nakšņošanas vietās, atrast putni ir 165 gadījumos. Tas ir 12% no visiem novērojumiem, kad ir bijuši putni redzēti. Salīdzinot ar visu datu bāzi, ir par 21 vietu mazāk. Tātad kopš 90. gada 20 vietas, kur ūdensstrazdi ir redzēti, nav apmeklētas vairāk. 86 vietās ir, pēc visas spriežot ūdensstrazdam šeit ir jābūt, bet viņš nav atrasts. Tātad šīs ir visas vietas kopš 90. gada, kur ūdensstrazdi ir meklēti. Šeit paliek pāri tā ģeogrāfija, kur ūdensstrazdi ir meklēti, bet nav atrasti. Tās vietas ir par visu Latviju. Tā ir skaitā Latgale, kur ir bijušas ļoti daudz un, jāsaka, godīgi mazrezultatīvas ekspedīcijas, tāpēc, ka Latgalē, kā izrādās, ir stipri kontinentālāks klimats kā pārējā Latvijā, un tur ir ļoti skarbas ziemas. Es pats biju vienā 4-dienu ekspedīcijā, un mēs atradām vienu ūdensstrazdu, liela daļa pārējo upju bija vienkārši aizsalušas. Un šīs ir tas sausais atlikums kopš 90. gada. Šīs ir tās vietas, kur šobrīd ik pa laikam tiek manīta ūdensstrazdi. Tā. 108 vietas ir tādas, kurās novērojumi ir vienmēr. Viens vai divi pārsvarā, bet tās ir tās vietas, kur cilvēki ir bijuši gadījumi vai negadījumi dēļ manījuši ūdensstrazdi. Mēmeli Bauskā un Grīviņu upīte pie Liepas ir vietas ar 13 novērojumiem vienmēr redzēt ūdensstrazdi. Protams, kad lielākā datubāzes problēma ir tā, ka nav absolūti nekādas sistemātikas, nav nekādas metodikas ūdens novērojumu vākšanā. Tas gandrīz vai par neiespējami padara kaut kādu statistisku analīzi. Bet tas nav vienīgais. Liela daļa vispār mūsu putnu pētījumu šeit Latvijā ir saistīta ar putnu ligzdošanu. Ūdensstrazdi ir tie, kas pie mums ziemo, līdz ar to putni nav piesaistīti vietai. Ziemas mums ir ļoti atšķirīgas, kas atkal ievieš būtisku koeficientu visu novērojumu ticamībā, un pie katra novērojuma būtu jābūt klāt veselai datu kopai ar to, kāda ziema ir tajā novērojuma brīdī bijusi. Vietas ir jāklasificē, ir vietas, kuras ir ļoti stabilas, ir vietas, kā, piemēram, ļoti labs piemērs Starpiņu upīte pie Kaņiera ezera. Tā arī līdz šim nav skaidrs, vai ūdensstrazds tur ir atrodams pastāvīgi, vai viņš ir kādos brīžos viņš tur parādās. Viņš tur ir, bet ļoti bieži arī viņi tur nav. Novērotāju cilvēciskā īpatnība slinkums. Ir cilvēki, kas ļoti cītīgi ziņo tukšos novērojumus, kad ir bijis pie upes cilvēks ūdensstrazdi meklējis, nav atradis. Ir tādi, kas neziņo, tikai uzskata par svarīgi ieziņot tikai pilnos novērojumus. Un, protams, arī tukšo un pilno novērojumu sarežģītā salīdzināšana, tāpēc, ka tad, kad ir putns redzēts, tas skaits ir tāds absolūts, viņš ir diskrēts, 1, 2, 3 putni. Tad, kad tā putna tur nav, tad ir grūti spriest, cik ļoti viņi tur nav. Vai tur nav 2 vai 3 putni. Tāpat tas piemērs par Ventsrumbu. Tur ir bijuši pat 13 ūdensstrazdi. Ko domāt tajā brīdī, kad viņi tur nav? Tas ir jautājums.
Nu, lūk, tad 5 lielas ekspedīcijas ar zviedru viesmāksliniekiem, ar Edmundu ļoti lielu iesaistīšanos un Rolandu. 5 lieli braucieni pa Latviju, kas ienesa, kas būtībā ielika pamatu visai ūdensstrazdz novērojuma datubāzē. Šis ir Juhani Vorinens, vīrs, kuram pateicoties galvenokārt, viņš ir tas, ar kur palīdzību vispār ūdensstrazdz pētīšana kā tāda atnāca uz Latviju, kurš ļoti daudz informācijas sniedz par to, kā darīt, ko darīt, un pats arī 5 reizes atbrauc parādīja. Šo vīru droši vien daudz pazīst. Stāsts. Nē. Šis ir stāsts par laikiem, kad vēderi bija mazāki. Vēl viena bilde, arī atpazīstams cilvēks, stāsts par laikiem, kad bārdas bija mazākas. Un šī bilde ir stāsts par laikiem, kad mati bija garāki. Bildes no zviedru ekspedīcijām. Ļoti būtisks objekts ir Juhani rokās. Nē, ūdensstrasts, nē. Viņam pudeli rokās. Tālāk ir daži braucieni atzīmēšanas vērti. Ir bijuši neskaitām. Pārsvarā 1-2 dienu braucieni pa visu Latviju. Šie ir lielākie, ar kuriem es esmu bijis saistīts. Piedodiet, ja kāds liels brauciens nav pieminēts. Šie ir tīri no atmiņas kaut kā atšifrēti. Pirmā ekspedīcija, pirmais ieraksts 2001. gadā ir tas, kur mēs ar Edmundu bijām. Tā bija tieši tāda doma arī, kad mēs braucām uz Kurzemes piekrasti gaidīt ūdensstrazdzi. Tas ir pats novembra sākums. 3 arī atradām, jā. Un tad ir 2 ekspedīcijas uz Latgali. Un šajās abos braucienos mēs pārliecinājāmies, ka ir diezgan grūti braukt uz Latgali, tāpēc, ka abas reizes bija baigi skarbā ziema un liela daļa upju bija cieta. Tā, mazliet par to, ko es varu izsacināt no šiem datiem, kas nav nekāda, nav tā baigi ar aprēķiniem pamatots, bet tā sajūta. Pirmais, kas ūdensstrazdz izplatību ietekmē, ir ģeogrāfija. Mums ir tādas ģeoloģiskās formas Latvijā, kas saucās augstienes. Un otrais, protams, ir upju ielejas. Tūliņ būs bilde, kas to visu ilustrēs. Šim visam klāt kombinējās arī tāda lieta kā nakšņošanas vietu pieejamība, bet tas ir neviennozīmīgi, tāpēc, ka kā izskatās, tad no labas upes uz labu nakšņošanas vietu ūdensstrasts ir gatavs lidot arī ļoti tālu. Viens piemērs no Līgupes, kur ir Līga dzirnavs pie Kandavas, ūdensstrasts ir redzēt lidojam pāri uzpludinājumam no upes augšstats. Fiziski. Krēslā stāvot pie slūžām, ūdensstrasts lido no upes augšstats. Skaidrs kā diena, kad pāri visam uzpludinājumam. Skaidrs, ka tas ir visnotaļ riskanti, tāpēc, ka ūdensstrasts nav nekāds veiklais lidotājs, un viņš var tikt noķerts, bet viņš ir gatavs riskēt, ja tiešām ir zinām šī labā nakšņošanas vieta. Tātad, ja mēs paņemam Latviju par pamatu, uzliekam virsū Latvijas augstieņu karti ar rietumkursus, Vidzemes augstienu, Latgales augstienu un tā tālāk, un šai kartei uzliekam pa virsmu ūdensstrazdz novērojums, tad gandrīz visi punktiņi eleganti sabirst augstieņu nogāzēs. Īpaši to var teikt par abām Kurzemes augstienām, austrumkursus un rietumkursus augstienu. Šeit ir arī tuvāka bilde. Tas sabiezējums pie
Tā ir, protams, viss mazās Ventas pietekas, bet neizbēgami tas viss ir saistīts. Venta tek pa augstiņu starpu, šitām te apmēram, un tās ūdensraža novērojuma vietas, kas ir cieši saistītas ar to, kāda gultne ir upē, viņas visas atsedzās augstiņu nogāzēs pārsvarā. Šeit ir līdzīgs stāsts, te ir nogāze uz austrumiem, šīs ir visas Lielupes kreisā krasta pietekas. Citur Latvijā tas nav tik izteikts, grūti pateikt, kāpēc, bet tendence ir redzama. Tālāk, laikapstākļi, tas, ko es jau stāstīju, tad gultnes sniegs ir absolūti fenomenāla fizikāla parādība, kad ap nulli, kad sniegu, pārsvarā tie ir sniegputeņi, ap nulli sniegs ūdenī neizkūst. Viņš veido tādu vižņu masu, kura pēc viss spriežot pat ir smagāka par ūdeni, tad ar strāmu tā vižņu masa tiek saspiest lejā ap akmeņiem, un tas ūdensrazum ir pilnīgi katastrofa, un ūdensrazs tādā upē nekad nebūs, kur ir tāds gultnes sniegs. Ūdens līmenis un dziļums arī, bet mazākā mērā, tāpēc, kad ir redzēti arī ūdensstrasti ļoti augstā līmenī un ļoti duļķainā ūdenī. Un aizsalums ir vēl mazāks faktors, tāpēc, kad labās vietās arī Latvijā ir redzēti skati, kad ūdensstrasts barojas kvadrātmetru lielā āliņģī. Līdz ar to, pat ja visa upe ir aizsalusi, ja tā vieta ir laba, tad ūdensstrasts tur var būt. Un tad es mazliet paspēlējos ar visu to, kas man ir. Jāpievērš, šis ir vidējais novērojums skaits pa ziemām. Biezā zilā līnija ir tas vidējais, smalkās līnijas ir katra atsevišķa ziema. Par lielo novērojumu skaitu ziemas vidū janvārī galvenokārt jāpateic ziemojošo ūdens putnu uzskaitai. Šis te pīķis ir ziema, kad es vācu pastiprināti novērojums savam diplomu darbam. Kā lūdzu? Jā, tieši tā. Un šeit viņi var redzēt vēl labāk. Diemžēl, palielinoties novērojumu skaitam, palielinās tukšo novērojumu skaits. Šī ir tā pati ziema, šis te apakšējais pīķis. Šajā diagramā ir vērtības novērojumam piešķirts. Ja putns ir novērots, tad vērtība ir virs nulles. Ja putns nav novērots, novērojums bijis, putns nav novērots, vērtība ir zem nulles ar savu īpatsvaru. Un šis ir tas, kā tas viss kopā izskatās. Tad es paņēmu, sadalīju visas novērojuma vietas 3 grupās. Vārdi ir ļoti skaļi, bet pieņemsim šoreiz tātad Kurzemes grupa, Piejūras grupa kontrolē, kur ir mazāk novērojumu. Ķekava arī, par cik viņi ietilpst it kā tajā Piejūras zemienē saucamajā. Viņai ir ļoti daudz novērojumu tīri kā kontrolē. Un arī Vidzemes grupa ar to lielo novērojumu skaitu. Jā, un Vidzemes grupa ietver arī Latgales novērojumu vietas. Ko no tā ir iespējams iegūt? Sasumējot visus novērojumus uz vienas laika līnijas un aprēķinot vidējo novēroto putnu skaitu novērojumā mēnesī reģionā, var iegūt šādu ainu. Kurzemē acīm redzams pīķis novēroto putnu skaitā ir janvārī, kas no vienas puses varētu būt visticamāk skaidrojams ar to, ka liela daļa Kurzemes novērojumu vietu pārklājas ar ziemojošo putnu uzskaitas novērojumu vietām. Bet otrs svarīgais faktors ir arī Ventas rumba,
kur lielākoties tieši janvārī ir novēroti lielie ūdensstrazdu skaiti, 11 putni, 13 putni. Tas parasti ir bijis tieši janvārī. Bet visinteresantākā šajā grafikā ir tieši Kurzemes un Vidzemes grupu savstarpējā skaita izmaiņa. Nav skaidrs, kāpēc, bet vidēji ziemas pirmajā pusē Kurzemē putni tiek novērot vairāk nekā Vidzemē. Savukārt uz ziemas beigām novēroto putnu skaits Kurzemē samazinās, turpretī Vidzemē pieaug, kas liek domāt, ka ziemas ietvaros putni neskaidru iemeslu dēļ pārvietojas no Kurzemes uz Vidzemi. Šis ir viens no interesantākajiem, manuprāt, ūdensstrazdu novērojumu datubāzes rezultātiem. Protams, šeit vēl varētu veikt visāda veida statistiskās analīzes, ticamība, drošums un tā tālāk. Bet domāju, ka tendence saglabāsies un, ja godīgi, tad šī tendence tiek novērota arī dabā. Pats esmu novērojis neizskaidrojami lielu ūdensstrazdu skaitu Gaujas mazajās pietekās pavasara pusē, martā, aprīļa sākumā. Kamēr Kurzemē iespējams jau var saistībā ar to, ka tur agrāk sākas pali, ūdensstrazdu skaits acīm redzam krītās tuvojoties pavasarim. Līdz ar to no šīs bildes tas secinājums vienā teikumā ir tāds, ka līdz jaunajam gadam ir vērts vai, teiksim, drošāk braukt ūdensstrazdus meklēt uz Kurzemi, savukārt pēc jaunā gada uz Vidzemi. Šajā slaidā apkopoti daži interesanti novērojumi, kas liecina tieši par ūdensstrazdu migrācijas gaitu, par to, kā viņi ierodās Latvijā, un pēdējais novērojums arī par to, kā viņi Latviju pamet. Viens no divi interesantākie novērojumi ir Jūrmalā. Viens Papē, otrs Kolkasragā, kad ūdensstrazdi ir novēroti pašā Jūrmalā. Papas novērojums interesants arī ar to, ka ūdensstrazds tika novērots tieši izlidojot no jūras un nokrītot bezspēkā turpat Jūrmalas smiltīs. Kas ar viņu notika tālāk īsti nav zināms. Savukārt Kolkasraga putns tika pamanīts Kolkas bākas drupās un pēc iztraucēšanas aizlidoja Rīgas līča virzienā, ja pareizi atceros. Tad vēl interesanti novērojums izdevās man pašam, laivojot pa Salats novembra sākumā, tieši ar tādu mērķi mēģināt pamanīt kādu ūdensstrazdu, kurš tieši tajās dienās domājams ieradās Latvijā, un tā arī notika.
vēlā rītā fiksēju 2 atsevišķus putnus, vienu pēc otra ar apmēram pusstundas intervālu, lidojot vidēji augstu virs upes, pa straumi uz augšu. Acīm redzami, tikko putni bija šķērsojuši jūru un tagad lido iekšā upē, meklēt kādu krāts, kur apmesties. Savukārt Artūram Žēmundam ir izdevies novērojams Rīgas kanālā aprīlī. Acīm redzam, putns bija prom ceļā atpakaļ uz Skandināviju. Ir arī bilde, kur ūdensstrasts tup uz kanāla malas tiem apaļajiem baļķiem. Par gradzinošanu. Kopā manā rīcībā ir informācija par 452 novērojumiem, kad ir gradzinot ūdensstrazdi. No šiem 452 novērojumiem 120 ir tādi, kas ir veikti naktī. Kopā šajos 452 novērojumos ar ūdensstrazdu gradzinošanu kopā ir apgradzinot vismaz 623 ūdensstrazdi. No tiem 60 gadījumos ir jau noķerti ūdensstrazdi ar gradziniem, kas veido 8% no Latvijā noķertajiem ūdensstrazdiem. Salīdzinoši daudz ir arī ārzemju gradzenu kontrolas, kas faktiski bija pats galvenais sākotnējais ūdensstrazdu pētījuma mērķis Latvijā, konstatēt, no kurienes īsti Latvijā ūdensstrazdi ierodās. Tas ir pierādīts un joprojām turpina nākt informācija, kas to tikai apstiprina šo te migrācijas virzienu no Skandināvijas kalniem, Skandināvijas pussalas vidienes aptuveni uz Latviju. Grūti pateikt, vai ūdensstrazdi no apgradzinošanas vietas līdz kontrolas vietai Latvijā un taiskaitā arī atpakaļ, vai tas viņa lidojuma ceļš ir nosacīt taisns, vai arī tiek veikti kaut kādi loki ar mērķi racionālāk sasniegt Skandināvijas pussalas dienvidu austrumu piekrasti, bet skaidrs, kad ūdensstrazdi lido pāri Baltijas jūrai, par ko liecina jau minētie 2 novērojumi jūras krastā, un arī tas, ka Somijas un Igaunijas kontroļu saturs liecina par to, ka Igaunijā vairāk ziemo Somijas ūdensstradi. Lūk, dažas kontrolas Latvijas teritorijas ietvaros. Šie ir tikai daži pierādījumi faktam, ka ūdensstrads starp vietām Latvijā pārvietojas arī vienas ziemas ietvaros. Un šeit esmu apkopojis dažas pērles no ūdensstrazdu novērojumiem, kas ir dažādos ceļos sasnieguši ūdensstrazdu novērojumu datubāzi. Lielākoties tie ir citāti no ierakstiem ūdensstrazdu novērojumu vākšanas lapā.
tas arī šķiet, ka viss.